video izskatīsim atlaides. Pirmām kārtām atveram pārdošanas sadaļu. Tālāk apakšsadaļu atlaides. Mums atvērsies saraksts ar visām pieejamajām uz dotā brīdi atlaidēm. Lai pievienotu jaunu, uzspiežam uz augšējo pogu pievienot jaunu atlaidi. Izvēlamies starp diviem atlaižu tipiem – manuālo vai automātisko. Mūsu piemērā izskatīsim manuālo. Ievadam jaunās manuālās atlaides nosaukumu. Tālāk izvēlamies aprēķinu pamatu. Klasiskais variants ir pēc procentiem. Pievienojam vērtību procentos. Tālāk izvēlamies derīguma periodu. Te mēs varam atzīmēt, kurās dienās tā darbosies. Piemēram, es atstāju sestdienu un svētdienu. Varam iestatīt datumu, ka, piemēram, tikai no decembra vidus līdz decembra beigām. Ja nekas nav izvēlēts, tad arī laika un perioda ierobežojuma nebūs. Nākamais punkts ir nosacījumi. Te mēs varam atzīmēt, vai atlaide būs derīga ar citām, vai būs redzama kases lietotājiem, citiem vārdiem sakot kasierim, vai darbosies tikai ar klienta karti, vai tā būs dzimšanas dienas atlaide, kā arī varam piešķirt atlaidi, vai arī uzkrāt bonusus, ja mums ir klientu kartes. Tālāk attiecas uz visu rēķinu, vai arī tikai vienīgam produktam, ja vienai rindai. Varam izmainīt arī ierobežojumus uz tirdzniecības vietām vai produktiem. Ja pēc noklusējuma, ja nekas nav izvēlēts, tad uzreiz būs derīgs visiem produktiem un visām tirdzniecības vietām. Kā arī mēs varam ierobežot piekļuvi dažādiem lietotājiem. Pēc visām manipulācijām neaizmirstam uzspiest pogu saglabāt. Un jauna atlaide būs atlaižu sarakstā.